Skaties uz manīm, ja? Un atceries, nav bet tu esi ieinteresēts, ja? Bišķiņ smaidīgāk. Mēs tev bišķiņā nopratināsim, un respektīvi es teikšu mītu par automašīnām, un tev būs jāpasaka, vai tas ir mīts, vai tomēr fakts. Tu domā, ka es zinu? Nu, to mēs līdz redzēsim. Ar movinīt. Tā, pirmais mīts ir, eļas maiņa ir obligāti ik pēc 5000 kilometriem. Mīts vai fakts? Sūds. Nē, nav vajadzīgi ik pēc 5000 kilometriem. Eļļa jāmaina ir vēlams sākot no 10 000, bet jāņem vērā, protams, ir motorstundas. Ja mašīna ir vēstniecībai vai kaut kam tādam, kur mašīnas motors strādā visu laiku 24/7, nu tad gan iespējams šī eļļa jāmaina daudz biežāk. Tā kā jā un nē, bet ikdienas standarta cilvēku lietotājiem nē, nu, tie nebūs 5000, tie ir 10 000. Ja auto darbojas labi, nav nepieciešama regulāra apkope. Mīts vai fakts? Kārtējo reizi teikšu gandrīz to pašu. Nē, nu, tas ir mīts. Nē, ja auto darbojas labi un gribam, lai viņš darbojas labi, apkopis ir jāveic tieši tādi iemesli dēļ, viņš arī vēl darbojas labi, kad ir veikts šīs apkopes. Augstas kvalitātes degviela novērš nepieciešamību pēc regulāras apkopes. Mīts vai fakts? Tur būs vēlreiz, tāpēc, ka man būs vats. Augstas kvalitātes degviela novērš nepieciešamību pēc regulārām apkopēm. Mīts vai fakts? Atkal, nē, nu mīts, pilnīgs mīts. Nē, nu, degviela nemaina apkopes, neatceļ viņas, viņām ir jābūt, jebkurā katrā gadījumā. Dārgas rezerves daļas vienmēr garantē labāku kvalitāti. Mīts vai fakts? Mēs runājam par dārgām rezerves daļām, mēs runājam par labu brendu. Ja mēs runājam par brendu, jā, piekritīšu. Ja mēs runājam par dārgumu, mēs arī varam nopirkt mēslu par dārgu cenu. Nu, tā tad, nu jā. Ok, šo vajadzēs pārfilmēt. Kā pārdot Fordu dārgāk? Nu, Jaguar zīme. Vecākiem automobīļiem nav nepieciešama tik regulāra apkope kā jaunajiem automašīnām. Mīts vai fakts? Jā, jo viņām jābrauc jau šrotu. Labākais autoservis atrodas Krustbaznīcas ielā 12C GT garāža. Mīts vai fakts? Fakts. Aiziet. Eļas māja.